Gurķi sāk pa nakti. Nu, naktis vajag, lai būtu 18, 19, nu, lai būtu tāda, kā tev pat priparka. Nu. Tropiskā nakts. Jā, kā vakar kazas. Nu, ar meitam tu guli, jā. Aha. Tā ir gurķi mīl augsts. Mitrumā, siltumā. Jā. Un dāmas vaigas kā tu. Vecas jau tā gurķi nav. Pie gurķu jūris no Latgales, lielākais saimnieks rajonā. Audzē gurķus, audzē tomātus, tik garšīgus un sūlīgus. Pie gurķu jūris no Latgales, lielākais saimnieks rajonā. Audzē gurķus, audzē tomātus, tik garšīgus un sūlīgus. Atbrauc man, saka, Paglau, Jūri, a kur tu atradi Nilu? Es saku, nu kā, čia tik babuška viņu dzīvoja. Jā. A viņi domāja, ka tu mani tādu asu, nu, tipa, nu, šeit atradi, raspizēju, tipa, ja? Es saku, nē, nu, es saku, mans paps radu šito traktoru MTZ. Es saku, paps vēl vādāja, nu, tu kādi. Jā, es jau sīks biju. Jā, mātiņš, paps vēl svēdāja tevis, nu, paps visus svēdāja, pie kācara, kā viņš, nu, viņam, no kuris tu Nilu, tipa, nu, pazīsti, jā, tā pazīsti, ka viņš tevi, tipa, kā dēls, saku, nu, može dēls, es saku, no kuris es zinu, jūs baigi līdzīgi, tipa, mans dēls ir tu, nu, kā paskatās, nu, tā filma, tikai dēls mans ar bārdu, nu, vot Nilu. Nu, vot tādu svo, jā. Nu jā, Jānkam salasa bišķiņ. Nu, vot visu tādu sarkani. Nu, viņi pagā nogatavosies. Nu, viņi var pastāvēt, nu, vot īmina. Nu, vot, šodien viens, vot. Tu, kājas sev. Vot, pastāvēt. Visu samus, kā kakis kāds. Nu, saku, cilvēkus nevar laist tagad šeit. Siltumnīcā, ne? Šeit iet laikā. Tomati šogad kaut kādi mazi izdiedi. Pēc kad augsts, jā? Bet nezinu. Nē, tomatu daudz. Nu, tikai, redzi, kādi mazi. Nu, tas, zini labi, kad būs augusta mēnesi. Nu, Tad būs daudz, jā? Marinēt, jā. Tas lielo nevajag, neviens nepateiks Jūri iedomā lielāku tur. Jā. Visi Tagad lielu grib, jā? Jā, tā, nu, protams, kā paēst. Nu, Tā tu te rāpo caurām dienām. nu, Nīl, nu, mans darbs. Kas grib strādāt, tas strādās. Negribi strādāt, ej gulēt, dienu un nakti. A, ko tu sapelnīsi? Es tu gribi katru dienu. Kāķi negribu ēst. 2 kāķi, tagad 2 kāķi. 3. atnāk kaut vēl. Pistons, kā saka, melnais pie manis. Nu, o 3 kāki. Nu, ja naudas man, par ko es nopiršu? Nu, zivs kert man laika nav. Gurķi sāk pa nakti. Nu, naktis vajag, lai būtu 18, 19, nu, lai būtu tāda, kā tev pat priparka, nu. Tropiskā nakts. Jā, saulaina, tipa kā tu, kā vakar kazas. Nu, ar meitam tu guli, jā. Aha. Tā ir gurķi mīl augsts. Mitrumā, siltumā. Jā. Un dāmas vaigas kā tu. Vecas jau tā gurķi nav. Lana, tas normāli. Tā, brāli, cik tev? Nu, siliņam 2,2 kilogrami. Jā. Блин, atkal kuvas vajag. Nu, все.
Zvanīja firmai, ka Jūrim kuļu nav. Jā, kad skatās to filmu, kas ražo maisiņus ar uzrakstiem Gurķu jūras. Nē, man tādus vajag 5 kilo. Nu, 5 kg, bet uzraksts Gurķu jūras. Cik tā tomāti tagad maksā? Man patieci. Tātad Vot godīgi 20 eiro. Vot biju krasov pa 6 tirgu. Nu, nē, nu poļu, možda tur ir 3. Es nezinu. Karoči pa 2, da, viņam? Сейчас, понял, Нил, полит. Пага. Tā, Nil, tas 2 būs lūdzu. Kā tev mans gaismas? Derēs tādas Latgalē? Mašina tā der. Gaismas. Dos mums ceļu Jurka Latgalē. Paklaus, šodien policija 4:30 jau. Jā? Līdz tevim aizbraucat. Caur minūtēm 10 atpakaļ, pēc tam atkal. Ko viņi šeit meklē, varbūt pēdas kādas bija. Moška. Bēgļi tie. Man draudzene dzīvoja Krievu laikos. Nu, nodarbojos ar elektrolīniju apsekošanu no kompānijas RAU ar sadarbošanu kopā ar sadales tīkliem. O, kāds viņam Jurka aparāts galā. Redzi? Šitais ir lāzeris un kamera, skenējam visus tos vadus un tā tālāk. Jā, mēs no kaut kādiem 40 metriem tos skenējam, pēc tam atdodam mūsu specialistiem, kuri to procese, un tad jau redz, kur ir bojumi. Un tad jau sadales tīklus brauc labot, ja? Jā, un Kur koks nokrītīs uz vadiem? viss kas var gadīties. No jā. Kādu tev piedzīvojumu? Nemet kāds ar akmeni? Šodien jau policija pie manis jau bija atbraukuši. Jā? Jā, jau 9 no rīta, jo kāds bija izsaucis. Nu, jā. Policija bija draudzīgi, tad tālāk viss papīri ir aplīcinājums no sadales Nu, tīkliem. jā, Jo viņš liels izskatās, vai ne? Viņš ir liels un skaļš. Jā. Kā helikopters, es pēc tam jums parādīšu. Būs bija šī take-offs. Protams, es varu saprast cilvēkus, kuri nezināja par to, ka dronu... Viņam liekas, ka jau nedraudzīgs jau. Kurš lai zina? Bieži cilvēki arī piebrauc, nedraud, bet saka, ka viņi varētu to nošaut, un tā tālāk. Bet daži ir, viņiem pat tā ir interesanti, ko tu te dari. Būtu labi, protams, ar šo visu viņus tā kā izglītot un parādīt, ka ar droni var. Nu jā, viņiem jau, lai elektrība būtu savādāk, ka elektrība nav, tad arī nepatīk. Jā, protams, cilvēkus vairāk viņus biedē, ka tu ielido viņus privātīpašumu. Un tad viņi vairāk ir uztraukušies bišķiņ. Mana teritorija šeit ir roboti lidu. Jā. Nu jā. Tāpēc tā. Cik viņš maksā vispār aptuveni, lai cilvēki saprast, ja viņi ar akmeni met, cik tas izmaksās Nu, viņiem? es domāju, pats drons bez visiem baterijiem, bez kameras, tur 13,000 kaut kur apmēram. Es domāju, un viss kopā, kaut kādas 20 sanāks, ja ne vairāk. Šitas skaitās DJI un kas pa modeli? Jā, DJI visi. Šitais ir DJI metris 400. Lidot viņu tāpat kā parastu drona, bet tikai vairāk kaut kādu iesatījumu un vispārējo. Un tu viņam, tu pats ar viņu lido vai tu viņam uzliec, lai viņš lido gar tām līnijām? Nē, ja tur ir kaut kāda atverts laukums, un tālāk, ka es varu ieslēgt, lai viņš automatiski seko tam līnijam. Jā. Bet, ja, piemēram, kaut kāds ir koks, un viņi ir iekšā meža, un tā tālāk viņš tad tos neredz, un tad manuāli vajag. Es arī mēģinu nolidot ātri pie privātīpašuma, lai tajos... Lai mazāk, kamēr policija vēl nav atbraukusi. Un pa tiem pašam līnijām atpakaļ, tā lai nevienu netraucēt, jo kāda automatiski viņš lido, viņš bišķiņ lēnāk tur. Tu klausies, viņš no šejienes izstāst toču, ka viņš kaut kādu bumbu lejā metīs. Tā priekšu viņam vēl tāda, ne? Tev šitas tieši saule, lai nespīd, ja? Saule nespīd, jā, un tāds bišķiņ, ne? Klausies baigi. Viņam tā dobi skaņa nav tā kā tiem mazajiem. Nu, zini, šitāds ir manas mājas lidot, man arī liktos, ka tas nav apsekošanas, bet kaut kāds ar petardām iekšā. Tā kā es nebrīnos, ka tev nāk klāt, viņš tos liels ir. Cik tu varā vienu baču nolidot? Jā, ir rakstīts laiks, es viņu uzlādēju uz 90%, un tagad 35 minūtes tur paliek. Klausies, vai tev ir atļauja šo dronu ielidot privātīpašumā, kur ir sadales tīkls? Man tā kā arī atnāca, kā apsekos. Paziņojums, ja? Jā, man uz mobilu atnāca. Tā atnāk izziņu un tad Jā, jau... paziņojums, jā. Jā, tad sadales tīkli viņu nosūtīja arī SMS vai izziņas. Jā. Man izziņa Jā, atnāca. zemes īpašniekiem. Jā, kā līdos. Kā līdos, jā. Tad man, ja kāds pienāks un tā tālāk ir apliecinājums arī no... Ka tu tur un tur lidos? Jā, kā mēs tā lidosim, kuri piloti, vārdi un tā tālāk. Es policija šodien piebraucēju, es viņiem parādīju šito savu ID.
Un viss bija kārtībā. Tad tāda normāla vača. Bašķas ir. Reko ekoflos, šitāds mēs arī tirgojam. 2 lielie, tas 3,6 kW. Tas ir, pagaid, tas ir internets, kā? Tas ir Vai tas tā kā ir antēna, tas tā kā ir Jā. tā kā zāles pļāvējiem līdzīgi arī. Nu jā, kā pie manis. Te var antēna tāda. Ar šitādu dronu Jurka varētu gurķis piegādāt, cik tu viņš lido tā 40 km kaut kur? Nu, tīri teorētiski kaimiņš pasūta, viņš pieķeksē maisa un piegādā. Ja viņš nākamajā mājā dzīvo. Nē, cik viņš var pacelt? Godīgi, to es tieši nezinu, to vajadzētu paskatīties manuāli. Cik gurčus Nu, gan jau, kad 5 pacelt, ne? Mani nepacels viņš. Nu, nezinu. Ar šitādiem es nezinu, vai tagad kādreiz kaut kas līdzīgs arī cīgas no Baltkrievijas, man liekas, malc iekšā. Varbūt gan, jā. Ne? Nu, cigaretes. Jā. Nu, cigaretes mierīgi. Tur viss blokus piespārāt. Pats nepiepelnēs pa vakariem pēc darba. Nu labi, ja mums gurķis vajadzēs piegādāt, zvanīsim to. Mums pēc darba varēs tad protams, jā. pārsīt halturku paņemt. Mēs aiziesim uz šo interesanto vietu Latgalē. Aglonas bazilika. Nu, te tā baigi iespaidīgi. Viss mums izskatās. Labas meitas. Konkurenti, Juri, tev? Nē, Nē, interesē. nu, Jā. nu, tas manējie. Nu, Jā, mēs Nu. esam sekotāji. jā, draudzene, plimjānica, nu viss. Radinieki. Radinieki, visur radinieki. Krāslaus tirgo, kur brauciet pēc medus. Tepat netālu no Gurķa jūra mājas to visu taisa. O, tev jau te viss top. Nu, te būs baigā tu sofka, jā? Šitādu uztaisījāt, riktīgi smuki. Jurka, apsīs, kas pa barčiku. O! Lūdzu, kafija, šņābis, vodочка, konjaks. Lūdzu, no kanīsa. Eļu, pilots, 5. Kā vajag pilotu pieliesim. Pusi par barmeni, ne? Nu, es jau nokamēju. Mums kāda stunda. Viņš izturēs. A, ko to cigareti? Var? Man atļāva. Ko tev ieliet? Kas tev te pa izvēli? Parastu. Šņēvi? Tikai balto. Balto? Jā, es šitos nedzeru. Krasainos nedzeru. Ne? Nedzer krāsainos? Nē. Ko tā? Man slikti no krasainos. Tikai balto dzeru. Tikai balto. Grūta dzīve, ne? Tu guli līdz 12, a Juris 4. 12, līdz 7, 8. Nē, nu Tas Jānkalt guļ līdz 12. Nē, jā. Es zinu, ka visi rīdzinieki atbrauc guļ līdz 10. Nils jau nav redzinieks, viņš jau latgalietis. Nē, nu viņš. Pa pusē vienu kāju. Nu, viņš ar vienu kāju tur, ar vienu šeit. Saka, kā visi šitie filmas iznāks par tevi, tad viņi piki ņems, tad sēdēs te Latgalē uz Rīgas nebrauks. Šodien Jā. atbraucam uz Krasnovu 2. Nu, dāmas. Izskatās tā uz mani. Juri, gurķi, Juri. Es saku, brauciet. Vau, kas ir būs gurķi. Es jums nevadāšu. Siroga, Nu, zvana tante jau. Jā. Nu, tante. A tu vari man vēl gurķus atvest uz mājām? Es saku, man ko darīt nav ko. Man tādas dusmas, blin, gribētu to mobilnieku, ka, nu, a pēc tam meitas, o tādas, nu, lielākas, kas, tu Juri gurķis, es saku, jā. I vot, izsmējasi. tev jau visa Latvija zina. Nu, jā. Ne tikai Latvijā, tev jau ārpus Latvijas zina. Nē, nu, tak tu godīgi saki, nu, ko tu, man darbs, stāv, a viņi, Visi grib parunāt ar tevi. tā, parunā, man ko? vajag, Nu. tā, ja es runāšu, man, Šitādu uztaisīja, ja? Nu, jā, tas mums darīja Old school. Nu, tas ir vecīgs. Nu, baigi forši te uztaisīts jums. Un, karoči, tev te darba daudz, es skatos vēl. Vēl jā, vēl šodien daudz. Курцемом dzīvoja. jā, Видимо, тебе пригодился Да, какой-то и те пары. фотограф. nu, mēs tādi cilvēki, mēs rodīgi, Да, idejam, подумай, если tu brauc нас uz ārzemēm, да? tā, Ну так от я и порвел. Да на парвалу даже за ним, вот как. Kad tu izaugīti, tad viss tev daba, viss tev sava, да? Да, bet, nu, iedomājies, kā tagad tie biežanci sākot no kaut kurienes bēgt caur tādām valstīm, kā Baltkrievija, Latvija, Polija, vai kaut kur iet. Kur viņi iet? Viņš paši nezina, kur. Ot, kur tā problēma ir. Varbūt slikti, Bet tā tie, kuri ir aizbraukuši, pie mums jaunieši, daudz ir nubraukuši uz tīni, nupierka mojas pavocie. Bet ko viņš zina? Viņš tā kā zina sevi
I sīvu, bārnus, i, nu labi, ja draugs viens otrs ir. Все, vairāk nav ir. Ite tu uz pasaules vari zināt. Cilvēkam ir paēst. Вот есть гурки, такие. То-то мунц гурки, то-то полю гурки. Ну, Ира, Nu, var Разница. gan vīnu, gan... целых, да, его отток, ну, это, ну, полю. Типа 2 еврики. А мунц 5 mums. Ну, ха-ха. Вот, kad tu varēsi konkurēt ar poļiem, Da. tad tie pirks to Ну, vēl. за что мы все в государство навар иду? Ну, иду, Tagad man. granulas jomā. Da. Veigas, es Nu, tā... lūks, tad dārgas nepaliek. Nu, cena Zini, kas, es domāju, tas, ka augstāk. tagad Eiropā gāza dārgo, ka viss apkurē. I tagad ir viņi, noiets ir, nu, i tu... I tagad cenu tur, ka Nē, вот. Granulam cena, nu, 200, 250. Nu, tie maksimāli vajadzētu būt. Un Da. tagad 310 Rīgā man piedāvā. 345. Nu, man kaimiņš vienkārši tirgo noliktavā. A tu katru reizi brauksi, farkups ir tev? Jā. Nu, ir, вот, tu katru reizi brauksi, vedīsi man granulas. Вот tie, nu, tie līmēšana. Nu, i tad mēs iznesam tagad priecīgi, saspīdam 2 dienas, da, redzi, nu, tie līme, saspīdam, mēs nodam, tagad mēs uz pakusam uz recikalkas, izogēs, sazogēsim. Nu, līmētais dēlis ir vairāk domā, saprotu, ka iekšdarbiem. Viņi pilnīgi gatavo vagonku, krāsoja tev vajag, sataisa pēc izme. Un cik es saprotu, viņiem vot, kur tas interesantākais materiāls, tie ir apdedzināti dēļi speciāli. Nā, šur tas. Видите, золи. Bet tie ir mīkstīgi. Nu, da, i tad drusku da, вот это pareizi, da? I te par daudz, jau nav akcija. Vot tā par mīkstu. Mēs skolojam, da, tu Te baigi speciāls kaut kāds. Tas ir stūra sanāk, Anatolija? Stūra, da. Jurik jau pie meitenēm aizgāja. Jūrā! Jūri, netraucē! Pagaidai, kompjutera programmai, ne? Jā, nu. redzi, kā tev, Nu, vot šitie ir sortiments ar... nu, te esam visādi, nu, tādi risinājumi dizaina, da? Te ir dizaina risinājumi, jā. Redz, tev arī diem vajadzēja vieglu garu. Uzrakstu stājas iekšā tev pirti. Tās krāsas interesantas. Nu, tā arī kaut kur var izmantot to līniju. Da. Koka apstrāde notiek. Redz, katrs dēlītis ir pa savam interesantam. Nē, nu te īsti. Nā, это, redzi, Jaunzēlandes sprīdē, ja modificēta Holandē, им tikai certifikāts. Ir 132 smakstoja ūgļa, a bez parastais diežs 90, laikam, 5 eiro. Nē, nu tomēr reklāma ir vajadzīga, jo cilvēki nezina. Es vienkārši piezvanīju draugam, jautāju, kur var dēli nopirkt. Saka, nu tā kā tur taču Malta ražo tev kādus vajag. Nu, principā, redzi, Līdz šim, cik strādājām, cik bijām. Laikam, Daugavpilī nav, pa Latgalī nav kas. Daugavpilī pie depo tur tirgo ir Nu, laukums. tirgo, bet viņi neražo. Nē, neražo, jā, bet es aizbraucu tur nopirkt to pašu vagonku. Skatīties, man vajadzēja mājās apšūt griestus. Vispār tur kvalitāte nekāda. Nekāda. Griestiem, jā. Mēs taisam pēc izmēra visu, nu, jā. Tev vajag 10 kvadrāti, 10, kādu vajag garumu, jā. Jā. Nav tā, ka nopirki 6, tev vajag 4 nogriezt. Nu jā, tev jāgriež nost, Šeit, jā. šeit arī tāda, nu, kā variants, jā. Šeit vertikālais apšūms apmēram karkasa māja, redzi? Un šeit šitā mazā, var jau mazāk, lielāk. Varbūt šitā cita krāsa, varbūt tāda var, jā? Nu jā, kombinēt tas krāsas. Kombinēt, jā. Ja kvalitāte ir laba, tad ir jēga to visu pirkt un būvēt. Var redzēt, ka bija krosnī, redzēt, tas vot, ka nav krosnī ar rūkam apmēram taisas bijis, da? Aha. Ir jau liela temperatūra, ka es daža paņēmu to, vot, izdedzinu, vot, to grovieti, da? Nu, da. Voka sataisīt. Jā, šeit tot Vienkārši. krāsnis, jā, nu vienkārši, vot. Nu, nav nekā tas. 6 degli, jā, 3 dēliet, jā.
Mēs vēl šeit dodam. Laiž viņu iekšā, jā. Jā, nu, Jā, ot, Tur jau ir gatavs. no šī galda iet uz turieni, viņa dedzina. Šeit mazliet gaisu, šeit mums stāv dačiki, kontrolējam temperatūru, un šeit iebāzam, ja šeit stāv kaste 7-8 grādu. Ja zemāk neiznāk šitās efekts, ja, un padevis ātrumu, skatās, ko mums vajag. Nu, Ja ogli mazliet mums nevajag, lai ļoti biezais slānis, par to, ka viņš jau biezais slānis būs, ja, viņš tad tev mehaniski tur ar to aizskeri, ar roku vai ko. Nu, jā. Viņam vajag skats ir un pietiek. Jau fiksējam ogli. Nu. A neko neizdarīs. Ir tas liela temperatūra. Zinu. Izspirt drusku. Ir jau 700 temperatūra saprot. Jā, nu izspirt vajag. Mehāniķis satrauc. Ir te ne par to, jis kaut kur sazalīts aiz. A ja domāju, ka īķam Nā, nā. Eiropā. Mēs mainām tos visus. Es gadi viņi bija uz zemes, šitajā, sniega, ledus bija, dēļos bija. Bet redzi, viņš izturēja, ja, praktiski. Redzi, viņš, vot. A paklau, tu gūs silas. Redzi. Вот es siltumnīcu taisu. A ja man arī ar pajaļno lampu apžē. Var. Cik Nē, vien zeme iekšā ir. zeme stāvēs. Bet. Ja, ot, Viņš piemēram, jau stabus daudz tos. vairāk stāv. Nu, cik gan? Agrāk šitos mietus stabus taisa ar šito. Dedzināja ar ogli lika. Krāsots ar šito fļugareļu, jā. Vienu reizi es arī paskatījos, dārga eļļa, 18 eiro. Aizvedam uz objektu, un tur puiši novilka šito plēvi, lai nebojot šito. Pēc mēneša noņemā viņi redzi, kāda atšķirība. Vot, UF, redzi, stari. Nē, nu tas jā. Vot, jā. Viņam dēļiem nekas nav, bet viņš šito brūnumu izēdē. Nav aizsardzība. Krāsas beidzas, jā, kas ar labu UF aizsardzību. Savu Bet, nolūku. nu, viņš krāsu maina baigi. Jā, молодец! Jā, bildētā. Jā, lūdzu, Kozas, Jūras Kozas. Jūras Kozas. Brauks Jūras ar mīsus tačā. Vasaras krastās. Vasas. O, danco, visi danco, vēl tas nu nav jautājums. Itamā vietā dreiz, pavisam dreiz varēs viens laimīgais dabūt vai nu itādu mopedu, itādu klasiku vai itu. A šodien ierakstīju asprātīgāku komentāru, kādu novēlējumu, kaut ko smīklīgu vai nopietnu vai sirds. Galvenais, lai sirds no rajona. Ja varbūt jūs dabūsiet itamā balvu, piestatēsiet savu traktoru, mašanu un ko citu, ko vajadzēs. Ja to būs, tad izlūzēsim pirms nokušos Jura Gurču sērijas. Tā kā napazīdiet nekur i neaizmirsiet iekomentēt. Būs jūs labs strunts sātā. Un jaunajiem sekotājiem noteikti aicinam noskatīties arī vecās Gurķu jūras sērijas. Kopā jau ir 28 sērijas un nenormāli daudz piedzīvojumu bijuši. Tā kā, ja neesi kādu no pirmajām sērijām redzējis, noteikti noskaties. Nu tev ķišiņas smūkas. Nē, nu, ai. Jom repertuāri. Ai, nu. Nekas nebainas. Ai. Nu, vat tā. Nē, nu. Nē, tā kā es redzu Es bulučkas. arī redzu. Nu, bulučkas. Ai, nu. Šo. Visu labu. Nu, šo. Mēs bijām pie Anatolija, и там ražotņiem. И tas uzreiz nogāja pie meitiņiem. И все, mēs saucam. Tā ir vajag, kā es savu. Nu, kā vajag? Nu kā? Viņš vēl varētu ko nevis izdarīt, citādi dēlā. Jā, tak A viņš man. tā kā runot moh. Man, nu tak, Nu, a, vajag ka pacer, cilvēkam- kai dēļus ražoja, Da, nu, kai Nu, strodoja. vajag Nu, apsvērt. neужели siest ražoja? Cilvēkam naudu ir jāpelnā, tu Cilvēki. sīvīķē. Так я тоже пельну naudu. Да, Man Давай, ura- dzimteņi šī Да, rašiem. man урожайность un. Nu, A to neuzstācijā mēs latgaliski narunājam. A mēs runājam? mēs runājam. Bo. Айшур! Айшур, дамусiem! Ой. Пенсионерцы, 11 годов. Да? Пушкине. Да, и главное, ka ногу твою да, который я спот поему и тут нуперку. Пасок. Aš помню, kai pēc kara, da 46. года, Да, suņiem, bļaha, da И kas? Ня, Витя, да. Nu, es zinu, ko tu vari pīstostīt. Ня, ну ko, кой, да, ну и кой понятно. бега? Да. Ну, Я Витя, и кам тебе? Roļam jau pasīvu spūšēja. Tas tev ot izvats bija, šo, izvisu stostēja. Да не, он начал. Ну,
visu, kas bija kara laika, es pomņēju visu. A pavaicoju, kas bija 2 nedēļas atpakaļ, es nepomņēju. Es saku, nu tak pareizi, cilvēks var stosiet. Vienalga neviens nezina, kas tam 44. Vigda goda. Pagurā nulli. YouTube bija, ka tas te вот Krievija ir cilvēks leidžieks pilnīgi Leninam. Tas izskata, да? Да. И ты как бы ты маузолей, все, и ты стаиваешь. Ну давай, я шут. Захотел покурить. Изгоишь вора, а зенжите туристы стаигают. Винс утром говорит, а что, ему еще разрешают и выходить? Погули, да. Да, покурить. Я покажу и погули. Вот а и Юрикс был. Mala. Херью сагайдете, каисти гуляют Tur kā jogurts. А курту чивите tagad ar jubku redzēja. Vai ar bikšiem stāvēt? Nē, stringi. Stringi pateikt jau tieši? Jā. Я uzreiz pateicu, man nav ни стрингу, ничего. А ko tev vajag? Без. Сразу. Ko сразу? Ну, да, tu vien pateici, kā я pateicu, сразу на матрас. Ясно, pateicu. А сива вēršīs filmu potom? Конечно. Dušie tev vodā tu. Visu jai saprot. Tā, nu beidzot atpakaļ sētā. Grūta diena bija to filmēšanās. Aiziet, taisīsim šašliku. Varbūt kāds ieskries ciemos uz vakariņām. Jā, šoreiz kūpinātavu, nē, šoreiz vēberītī uzmauksim. Šis īstenībā foršs vēberīts, daudz šašliku salien. Bet salīdīs viss vai nesalīdīs? Tas ir jautājums. Izskatās pat, ka salīdīs šādā veidā viss. Atļausim ieskrieties un pēc tam vēlāk vāku uzlikšu virsū. Ies terasē pasēdēt. Leģenda! Jā. Suņi te nedrīkst nokārtoties. Tur es nezinu, kur man liekas, 2 metri. Es redzēju, kur 7 metri. No pirksta var lēkāt. Tāpēc, ka redzi, cik te zemu. Tā, nu reku no otra dīķa tek iekšā. Un reku tur kociņš bija uztaisīts, līdz turienē bija līmenis, tagad bišķiņ pakāpies. Nu, rekādi man krauja šodien mocis uz Rīgu. Ierakst komentārā, kas ar močiem braukājās pa visādiem enduro maršrutiem. Tā tomāti jākam jālaik vairāk kaut kur iekšpusē. Tā kā plančiks par Rīgu panāsāties ap 333 trasi kaut kur. Nav Rīgas rajonā visur. Varbūt arī kāds var ierakstīt foršu vietu, kurā virzienā. Zinu, ka tur būs Garkalna pa mežu ap Salaspilu, tur ir visādas vietiņas. Kaut kur paganģās apkārt. Es pie stūrēs tūlīt apsadīšos. A tu man nofilmēsi, ka Jurka sēž pie 112 štukam. Davai. Nu, mašina tā. Nu. Davai. Nu, ne šitais čereps, da? Vai mans traktors. Tagad, es bet... Nu, bez akcijas viņi tā maksāja. Nu, es jau pa akciju tu nopirku. pats reklamē, kā? Nu, prosta Jura, nu, kā tā cilvēks jaunā mašina sēž, vo? Nu, rāpies iekšā, tu jau esi aizpīpējis. Nē, es nu... Es nevaru iedomāties, ka 63 gados sēdēšu tāda mašīna. 112 000 BMW. Tu vari iedomāties? Vai tā mēs varējām iedomāties, ka mēs 63 gadi es sēdēšu pie jaunas, mašīnas. Piezīja, Jā, tā bija cena bez akcijas, bet es nopirku pa akciju, paldies BMW InShape'am par šito X830 dīzelīti. Firma? Jā, starp citu šitām brīlēm tiek filmēt tagad arī TikToki Gurtjurim. Tas ir kameru brīles Ray-Bani, Meta 2, Gen 2. Jā, kamera mani visi redz. Sieva redz, kur tu vari pastaties, ja? Ar citam, piemērinātu. Все, tevi uzreiz piekļaus. Zato saku, nevajag mainīt. Dzīvo kā ir. Tāda dzīve.
Man laba sieva, viņa povara, viņa vāra, zupas, tur ko grib. Tikai zvana, saka, Juri, tu paēdis? Saku, jā, paldies, paēdis. Nu. Tā pie mums Latgalē dzīvo cilvēki. Grib strādāt, tas strādā. Kas negrib strādāt, tam nevienam neko nevajag. Visiem paldies, kas skatās Jūra Gurki filmu, visiem urā! Piesakojiet šitam apakšā mūsu kanālam, lai nākamo filmu redzētu. Jā. Visiem paldies, jā. Juris bija, Juris palikšu, otā. Nezinu, vai tādu skatu kopā redzēsim. Land Rovers ar uzbūvēto piekabi, bet pagaidām tikai no ārpuses. Un jā, šitā mašīna, diemžēl, laiž uz pārdošanu, lai kā viņa man patika, bet bišķiņ viņa man nervus noēda tiem servisiem. Tur varbūt kāds TikToks arī skatās, tur es vairāk salieku pēdējais pirkums, jauns riepas un tā tālāk. Bet, nu, laikam jālaiž tālāk, varbūt kāds cits iegādāsies. Īstenībā ļoti forša mašīna, ļoti daudz tur arī naudas sabās iekšā arī tehniski un tā tālāk. Tagad vilcējs piekabē būs šitas, kā jau redzējāt pēdējā sērijā. Tā kā tā iefilmēšu to video, ja nu kas droši vien, ka jūs viņu varat atrast SSK vai zem lets.lv, tikpat kontā apstīties vairāk ziņas. Starp citu ieliekam varbūt cilvēkiem filmā, kad mēs to tur reklamējām bezmaksas pilnībā to dēļus, kas bija ražot. Ja cilvēks skatās, ja viņam labi pirkumi, var Jurkam kādu materiālu uzdāvināt. Bet principā, ja kāds grib, varam arī pa maksu kaut ko pafilmēt. Te mēs vairāk filmējām ar domu, kā saka, parādīt, kas notiek Latgalē, lai te pieplūst kapitāls. Tā kā viss tā dēļu, viss tā ražotne, tas bija pilnīgi bezmaksas video, mūsu iniciatīva. Mums pajautāja, teicam, varam aizbraukt. Naudu mēs ar Jurku nemākam prasīt tādām lietām, vai ne? Jurka, mākam mēs naudu prasīt? Ko? Par reklāmu mākam mēs naudu prasīt vai nemākam? Sūdīgi iet, ne? Es domāju, ka varbūt nē.